Savs vārds sakāms arī skolēnu mācību uzņēmumu programmas un šīs konferences partneriem. Tie ir Swedbank Latvija un aicināšu uz skatuves nevienu citu kā Jevgeniju Ivanovu, Swedbank valdes locekli. Labrīt! Labrīt, jaunieši, pedagogi, iedvesmotāji, labrīt, konferences organizatori. Uzdrīksties, uzvarēt, manuprāt, ir divi atslēgas vārdi jebkuram no jums, lai dzīvē kaut ko sasniegtu. Jo bez uzdrīkstēšanās maz kas izdosies. Un kas ir uzdrīkstēšanās? Tā ir liela drosme. Šodien, domājot par šo konferenci, es atcerējos sevi no savas pieredzes. Var teikt, ka jūs šodienas vecumā esat iespējams savas dzīves drosmes visaugstākajā punktā. Pats, skatoties šeit ienākot konferencē, atcerējos sevi jūsu gados un atcerējos spilgtas divas lietas. Pirmā lieta bija pilnīgā putra, kas darījās manā galvā, domājot par to, ko tad es darīšu pēc skolas. Un otrā diezgan spilgtā atmiņa bija mans un mana klases biedra izveidotais Junior Achievement uzņēmums, kā tagad atceros, kurš saucās Vizzinis 96, ko mēs nopirkām no 2 klases vecākiem skolēniem. Kā mums tur gāja, bija ļoti interesanti. Taisījām socioloģiskās aptaujas, ko tirgojām radio, pēc tam tirgojām visu, ko var pārdot, sākot ar dzērieniem un tā tālāk. Ļoti jautra pieredze, tāpēc noteikti, kad aicinu arī pamēģināt jūs. Es bankā strādāju ar uzņēmējiem. Es esmu ticies laikam ar simtiem vai pat tūkstošiem uzņēmēju, un viena lieta, ko var teikt, kas viņus vieno, tā ir drosme un smags darbs, ka viņi ir izgājuši cauri. Sākot ar vienradžiem, un es šeit nerunāju par Kristapu Porziņu, bet par uzņēmējiem, kuru vērtība ir sasniegusi pat 1 miljardu, līdz pat amatniekiem, kas varbūt savā dzīvoklī, kādā no pilsētām, taisa savu produktu un pārdod viņu otru pusi okeānam. Bet viņi ir laimīgi, jo viņi paši var noteikt savu ikdienas kārtību. Un šodien jums ir ļoti paveicies, jo praktiski neeksistē robežas. Nec fiziskās, nec jūsu iespējas. Jūs varat ceļot, mācīties, klausīties no citu pieredzēm. Un tas, kas ir svarīgi, manuprāt, domājot par uzņēmēju darbību, ir mācoties vai veidojot savu uzņēmumu, domāt, kas tad ir tas, ar ko es varēšu vai nu atrisināt kādu problēmu, vai patiesībā, kas nav svarīgi, maz svarīgi, kas jūs pašiem patīk. Jādara ir lietas, kas jums iedvesmo un kas jums palīdz no rīta gūt prieku, ejot uz jūsu darbu. Un vēl viena lieta, man liekas, kas ir kritiski svarīga, ir pieredze. Tāpēc šodien jums būs brīnišķīgi runātāji, aicinu klausīties un uzdot jautājumus. Bet ne tikai jautājums, kas tad viņiem ir izdevies, bet kas ir vēl svarīgāk, kas viņiem nav izdevies. Jo gan Porziņģim, gan uzņēmējiem daudzas lietas nav sanākušas, un to ir daudz svarīgāk uzzināt un mācīties. Novēlu jums visiem, lai šodienas piedzīvojums stiprina jūsu drosmi un ticību saviem spēkiem. Lai izdodas. Paldies! Paldies, Jevgenijam, un paldies arī Swedbank!